Sveiki, draugi! Beidzot ārā ir foršs laiks, un tas nozīmē, ka ir pienācis laiks jauniem un radošiem projektiem. Un šodien mēs parādīsim aizkulises vienam no tiem. Un šādiem projektiem ir nepieciešama lieliska komanda. Iepazīstināšu, kas tad mums šodien strādās. Fotogrāfe šodien būs mana sieva Rita Rūtiņa, kurai iemācījusies pielāgoties jebkurai situācijai un nebeidz mani pārsteigt. Aizgāju sellē retājām brīko kaut kur. Mūsu tēla lomā šodien būs Maira no 2 Rada, kura ikdienā veido visādas dekorācijas pasākumiem un kāzām, un kā izrādās, Maira ir lieliska modele. Nu, kā lai cilvēks te raudi, ja jūs abi divi? Tāpat izmantošu iespēju palielīties, ka uz 2024. gadu mums ir pievienojusies praktikante Marta. Marta, mūsuprāt, ir ļoti perspektīva un talantīga meitene, un patiesi prieks, ka viņa pievienojās tieši mūsu komandai. Šodien Marta atbildēs par backstage filmēšanu. Šausmas, ak Dievs. Un, protams, es, Jānis Rūtiņš, 2 Kadi producents, kurš šodien atbildēs par organizatoriskiem jautājumiem un gaismām. Kas tur klakšķo? Zīvis vai? Nedaudz par šodienas projektu. Tas būs 2 dienu projekts, kur mēs attēlosim sievietes jeb līgavas, tātad 5 dažādus dzīves posmus, 5 dažādās lokācijās. Tā kā lokāciju ir daudz, jāsāk strādāt. Ejam! Tā, un pirmā lokācija mums ir šī te, godīgi sakot, pabriesmīgā vieta, bet tur ir ļoti dziļa doma. Šajā etapā mēs mēģināsim attēlot sievietes dzīves posmu, ka viņi ir tādās ļoti dziļās pārdomās ar sevi. Nu ko, ejam skatāmies, kāds notiks. Ko, šeit esam pabeiguši, braucam uz nākamo lokāciju. Jā, nedaudz arī jāpēt pēc starp kādiem etapiem. Dievs pamanīs pārdevēja, ka līgava mums. Nevar jau ar klēti redzēt. Jau rekur tevi var redzēt. Kāpēc neviens tevi nav apsveicis, so puķus uzdāvinājis? Esam atbraukuši uz otro lokāciju, un kamēr meitenes šeit gatavojas, es pastāstīšu, kas īsti ir notiks. Būtībā šajā etapā mēs attēlosim tā, ka sieviete ir dziļā depresijā un arī reāli kūkas. Ja? Un mums jāpamēģina panākt, ka viņa arī pēc sejas izskatās tāda riktīgi noraudājusies un tā. Tā kā ejam, sāksim strādāt. Vēl viena gabuliņa. Tā, esam atbraukuši uz 3. lokāciju, un šeit mūsu tēls tad simbolizēs tādu kā atzimšanu. Viņš sāks priecāties par dzīvi. Nu, tas, kas īsti tur notiks, to mēs redzēsim nedaudz vēlāk. Tā kā ejam, sākam strādāt. Tā, nu esam 4. lokācijā, un šeit mēs mēģināsim ilustrēt to, ka sieviete laužās tā kā caur problēmām uz jaunu dzīvi, bet viena problēma. Zeme ir ļoti sausa, nāksies improvizēt. Ejam!
šī būs 5. pēdējā lokācija, kur mēs attēlosim mūsu tēla jaunas dzīves sākumu un dedzināsim arī kleitu. Ar to tad esam šeit pabeiguši. Cerams, jums bildes un atskata video patiks. Vēlreiz liels paldies mūsu burvīgai modelei Mairai, fotogrāfai manai sievai Ritai un praktikantai Martai. Atā! Bija labi? Visi dzīvi! Vēlreiz gribu paldies pateikt mūsu lieliskajai modelei Mairai. Kas tas bija? Dabei schau! Oba! Nē, blin, es un kājas atkal. Fū, kāds netīrs.